Es vēl tieši sākumā domāju, ar ko sākt, izstāstīšu jums nelielu teiku, un tad jau arī pārējie pienāks klāt. Tā ir viena no tādām skaistām sūfiju teikām par kādu tirgotāju, kas brauca uz pilsētu senos laikos, mēroja tālus ceļus, iepazina pasauli, un vienā no pilsētām, pirms iebraukšanas pie pilsētas vārtiem, tur bija tāda kā gada tirgus. Viņš ieraudzīja kaut kādus cilvēkus, tie bija sūfiji, viņi tur kaut ko arī tirgoja, kaut ko savā starpā runāja, un viņa uzmanību pievērsa kāds suns, kas blakus viņiem tur gulēja, un acīm redzot, sūfijiem piederēja, un tas suns ārkārtīgi žēlabaini smilkstēja. Tik žēl viņam palika tā suni, bet viņš domāja, nu, man ir savas darbi pilsētā. Gan jau viņi zina, ko dara. Viņš iebrauca pilsētā, izdarīja savus darbus, un vakarā, kad viņš griezās atpakaļ, viņam bija jāmēro tāls ceļš vēl tālāk. Viņš iznāca no pilsētas vārtiem un ievēroja, ka tie sufi aizvien ir tur, un ka tas suns aizvien tur guļ un ļoti, ļoti žēlabaini smilkst. Viņš domāja, vai tad tie cilvēki patiešām ir bez sirds, viņi neredz, kas notiek. Jāpajautā viņiem. Viņš pienāca pie kāda vīri, kas tur stāvēja tūmā. Viņš teica, kā jūs nejūtat, ka te ir vajadzīga jūsu palīdzība, tas suns jums tik žēlabaini smilkst un gaudo. Kāpēc jūs esat tik cietsirdīgi un nevarat viņam palīdzēt? Uz ko sūfī teica, tas suns, nu jā, viņš guļ uz naglas. Viņš apgulās no rīta uz dēļu, un tur no dēļa ir nagla, tā nagla viņam spiež. Un viņam vienkārši sāp. Sāp tieši tik daudz, lai viņš smilkstētu, bet acīm redzot nepietiekami stipri, lai viņš pieceltu savu pakaļ un pārceltu savu ķermeni citā vietā. Lūk, es ļoti priecājos par to, ka jūs esat atsaukušies un jūs esat tie cilvēki, kuri nevēlas vairs gulēt un smilkstēt, bet ir gatavi pacelt vai savu pakaļ, vai savu apziņu un pārslēgties citā vietā. Jūs ziniet, ir jums taču bijuši tādi kaut kādi gadījumi dzīvē, ko jūs saucat par liktenībām, ne tā, kad kaut kāda sakritība, jūs kādu satiekat, vai kaut kāda doma iešaujās prātā, un viņi maina visu. Kaut kā tas dzīves ceļš uzreiz aiziet, kaut kas atverās, kaut kas notiek ar jums, ja, kaut kas paķer jums tās vilnas, un tā dzīve aiziet kaut kādā noteiktā virzienā. Nekas neliecina, ja, par to, ka tādi notikumi mums kaut kad tuvosies, vai viņi vienkārši notiek. Un to, ko es gribēju jums iedvesmoju pateikt, ka šādas tikšanās, pirmās tikšanās ar vīriem, ar cilvēkiem, kuri ir gatavi kaut kādām pārmaiņām, viņās šis procents, šis daudzums, tādu situāciju, kas izmaina dzīvi, ir ļoti liels. Ja, vai kuras satiekos, mēs sanākam tādā aplī pēc tam no šiem cilvēkiem, kuri iespējams kāds no jums pirmo reizi kaut ko dzird par pašizaugsmu, kaut kādu iekšējo transformāciju, tas kļūst par kaut kādu atklājumu. Lai tā būtu, priekš tam es mēģināšu jūs vadīt, dalīties ar tādām lietām, ar kuras es esmu pats pārdzīvojis. Viss, ar ko es dalos, ir manis pieredzēts, un ne tikai manis pieredzēts un pārbaudīts, bet arī šie kaut kādi 10+ gadi, kopš kaut kā spontāni tā ir sanācis, kad caur vienu, caur otru šīs vīru grupas, it sevišķi integrētās vīrišķības grupas, speciāli tādu procesi, viņi sāk veidoties, un apakšā viņiem izveidojās jau sistēma, darbojošas metodes, tehnikas, ar kurām es varu padalīties, un viņas ir ļoti transformējošas.
Tātad, īsāk sakot, ja jūs zinat, pēc kā jūs atnācāt, šeit jūs varat dabūt to. Mums tas ir tikai jāizprot tā vērtība, kur viņa atrodas. Kopskatā palūkšu jūs droši vien izdarīt šo iekšējo piepūli un atzumoties no šodienas, rītdienas, no vakardienas, no tā mirkļa, no tiem mirkļiem, ja, kuri jums rada to satraukumu, būs vai nebūs, vai kaut kādu nožēlu par pagātni, vai viss to, kas šobrīd satricina jūsu prātu, pacenšties labprātīgi caur izelpu atlaist. Šajā nodarbībā mums nav paredzēta kaut kāda tāda noskaņošanās tehnika vai praksa, tāpēc, kad nepaspēsim vienkārši. Man ir daudz jums, kas jāpastāst. Bet šī iekšējā sajūta, kurai bieži vien jūs varat katrs pats tikt klāt, tajā mirklī, kad jūs esat vērotājs, tad, kad jūs esat klātbūtne ar sevi. Kādam no jums iespējams šāda pieredze ir, kādam varbūt nav. Nu ko, draugi, gribu pirmkārt jūs iedvesmot. Iedvesmot ar to, ka apliecināt no savas pieredzes tie no jums, kuri ir šobrīd sadzirdējuši kaut kādu savu iekšējo pieprasījumu, sajutuši, ka viņiem ir jābūt šeit, nevis kaut kādos pierastos mājas darbos, skatoties seriālus, bet būt šeit, kad jums piemīt kaut kāda šī enerģija, kaut kāds šis iekšējais spēks, kurš palīdzēja jums pieņemt lēmumu un šodien būt šeit. Pirmkārt, tas nozīmē, ka jūs esat īpaši cilvēki, ka šim iekšējam spēkam ir ļoti jaudīga perspektīva. Jo ievērojot, ka bez tāda iekšēja spēka, ja, mums nav iespēja ne atklāt kaut ko jaunu, ne pārkāpt pāri kaut kādām savām pieredzes robežām vai kaut kādām komforta zonām saucamām, ja, kur mums viss ir zināms, kur mēs jau ejam par kaut kādu iemītu taciņu. Šis ir solis ārpus mūsu pieredzes, ārpus komforta zonas, un jūs jau droši vien zinat un nojaušat, ka mūsu īstā, patiesā dzīve sākās aiz šīs zonas, tur, kur sākās atklājumi, tur, kur sākās kaut kas jauns, kaut kas tāds, kas aizrauj mūsu elpu, kas rada mums iedvesmu, kur mums vajag pielietot kaut kādas savas īpašības, tādas īpašības, kuras iespējams mums vēl pat nav, kuras jākultivē. Nu, lūk, un šī enerģija, kas mums palīdz, tā mūsu motivācija, gribu jums ieteikt burtiski mirkli, dažas ieelpas un izelpas veltīt tām, lai jūs varētu saslēgties iekšēji ar to sajūtu, ar to pirmotnējo iemeslu, kas palīdzēja jums šodien būt šeit. Bieži vien šis iemesls ir tāds sāpīgs, iespējams negatīvs, ja, negatīvā motivācija. Proti kaut kas tāds, ko es negribu vairs pieredzēt, es gribu no tā izkāpt ārā. Man nepatīk kaut kas, man tas ir sāpīgi, nepanesami, jo spēcīgāk ir šī sajūta, šī motivācija, jo stingrāk mēs varam uzvilkt savu loku, šautu, ja, jo tālāk lido bulta, jo lielākus mērķus mēs varam sasniegt, jo vairāk enerģiju, savu dzīves enerģiju mēs varam ielikt izpratnē un pašā transformācijā, lai mēs sasniegtu to, pēc kā mēs tiecamies. Un tā mūsu šīs dienas
tikšanās saucās vīrišķība briedums. Briedums, vārds briedums, kā jūs saprotiet, droši vien, nozīmē kaut kādu gatavību pārmaiņām. Ja mēs nobriestam kaut kam, kā auglis nobriest kaut kam, bet mums ir svarīgi saprast, ka šīs pārmaiņas, šī transformācija nevienmēr ir sapūšana, ja, jeb saskāpšana. Augļi var arī sapūt un saskāpt, bet tas mums neder. Tas jūsu iekšējā sajūtā droši vien, kad ir. Tādēļ jūs esat šeit un esat koncentrētā, fokusētā, es ceru, uzmanībā. Un tā, draugi, šī dzīve un vienīgais, kas mums šeit ir, kas mums pieder, kas ir mūsu rīcībā, ir šis mūsu dzīves laiks. Un kā mēs ar viņu izrīkojamies? Vai mēs viņu izmantojam jēgpilni, vai mēs viņu pakāšam šo laiku, ir būtībā atkarīgs no mums. Vārds briedums nozīmē to, ka šīs iekšējās pārmaiņas, kad mēs izaugam no kaut kādas vienas kūniņas un esam gatavi pāriet nākamajā kūniņā, un tikai šī pārēja patiesībā dod mums dzīvē gandarījumu un piepildījumu vīrietim, lai šī dzīve mums būtu tāda, ka dzīves beigās mēs varam ar gandarījumu pateikt sev, wow, tā tik bija dzīve. Tas bija ko vērts, labākā līdz šim. Ja? Nevis nīkt un domāt, es taču zināju, ka man, tur, kāpēc es tā tur atkal palaidu to garām. Vīrietim priekš tam vajadzīgas divas izpratnes. Viena izpratne ir pats pamats. Tas ir tas, ka mūsu galvenais, pirmotnējais uzdevums ir rūpēties par šo cilvēku. Rūpēties par šo ķermeni, par šo prātu, par tiem avatāriem, par to, kas mums ir dots šajā dzīvē, lai mēs varētu piepildīt savu sūtību. Tas nozīmē, ka mums ir jāzina, jāizprot vai jātiecās uz to, lai mēs šo savu sūtību izprastu. Viss pārējais, kas notiek starp šo, kad mēs rūpējamies un kur mēs dodamies, tās ir detaļas. Un ja jūs piekristu kaut kādam mūsu tādam iekšējai pārliecībai, kad mūsu uzdevums ir nomirt jauniem pēc iespējas vēlāk, un paspēt pēc iespējas vairāk šajā dzīvē, tad ar šo mēs varam soļot un kāpt pāri tiem šķēršļiem, tām bailēm, nedrošībai, neziņai un transformēt savu dzīvi, transformēt savu pasauli. Un šodien es gribētu jums palīdzēt radīt tādu iekšēju izpratni, bildi par to, kur tad mēs vīrieši ejam. Protams, mēs nevaram to parādīt smalkumos. Katram no mums ir savs individuālais stāsts ar saviem izaicinājumiem, kurš nekad neatkārtojās, un tas ir brīnišķīgi. Bet tomēr, tāpat laikā, mēs visi zināmā mērā esam tendēti virzīties, attīstīties pēc viena principa, un mūsu pārvaldībā ir vien un tie paši instrumenti. Un pirmais, ar ko es gribētu sākt šai skaidrībā, tas, ko es jums solīju, aprakstā, ieraudzīt, izprast šo ceļu, šo attīstības ceļu. Un cik paspēsim, tad vēl arī tos ceļa elementus, tos ceļa biedrus, kas mums dodās līdzi, kas mums palīdz. Jo, ja
jūs patiešām esat gatavi šai transformācijai, tie, kuri nav atnākuši nejauši, pēkšņi kaut kā. Ja jūs esat gatavi šai transformācijai, tad būtu forši mums zināt, kurp, kāpēc, kādā veidā mēs dodamies. Un šeit es gribētu runāt šajā mirklī ar jūsu sirdīm, ar jūsu spēju ieskatīties sevi. Tas būtu tas sākums. Ja mēs tikai tur mēs varam atrast tās atbildes, šī dinamika, kas mums ir ielikta mūsos šajā dzīvē. Mēs šo dinamiku saucam par tādas apziņas un identitātes līmeņiem, ar ko mēs saskaramies. Šie līmeņi katram no mums, katrā dzīves posmā ir savādāki. Šie uzdevumi ir dažādi. Bet viņi ir tādi salikti tādā izpratnē, kad ja mēs viņus saredzam kopā, aha, tas ir par mani. Ir tāda metode, kura ļoti ir efektīva. Nezinu, neatradu labāku nosaukumu viņam, tai metodei. Es viņu saucu atzumoties, piezumoties. Zoom in, zoom out. Zoom out, mēs redzam kopbildi. Kopbildi, kas ir pārāk par mūsu pieredzi, pārāk par cilvēces pieredzi, kur mēs varam saskatīt mūsu maksimālo cilvēces dvēseles attīstību. Un savukārt zoom in, tā ir mūsu spēja piezumoties sev klāt, nofokusēt sevi šajā konkrētajā mirklī un būt tik totāli klātbūtnē, tik totāli vērotāji, no tik dziļas pozīcijas, no kuras mēs spējam vērot to, kas ar mums notiek, vērot to, kas notiek mūsu ķermenī, un izprast, ka šis ķermenis mums ir iedots, tas ir mans ķermenis, bet tas neesmu es. Tāpēc, kad es varu viņu vērot. No punkta, no kura es varu vērot to, kas notiek manā prātā. Skatīties domas, no kurienes viņš nāk, kur rodās tā balss, kur ir tas džeks, kas man tur kaut ko tur stāsta, grib iestāstīt. Ja? Dažreiz viņš tur strīdās ar kādu, kādreiz taisnojās. Ko klausīt, kādām tām domām ir kaut kāds spēks un ideja, kuras ir vērtīgas, kuras nav vērtīgas. Kāpēc par dažām domām mēs šausminamies, oh my God, kā man kaut kas tāds varēja ienākt prātā, vai ne? Un citām domām mēs uzticamies un sakam, jā, to man vajag, to man noteikti vajag, es tur iešu, jā. Un tērēju savu dzīvi, savu laiku, savus nervus, stresoju, nobeidzu sevi, bet man to vajag jau no tā, vai es tur pietuvojos, vai nepietuvojos pie kaut kādas tur idejas. Man ir labi vai man ir slikti uzreiz no tā, jā, vai es tur pārdzīvoju, vai es tur priecājos. Nebūtu slikti, vai ne, ja mēs spētu no sava dziļākā punkta, no savas viedākā punkta, ieraudzīt visu šo bildi un savienot ar savām sajūtām. Ja, priekš tam mums vajag patiešām šo kontaktu ar sevi izveidot un arī izpratni. Ar šo izpratni arī sāksim. Es solīju jums pastāstīt par 5 etapiem vīriešu dzīvē. Jūsu uzdevums būs atslēgt savu ego. Tas, kurš teiks, nē, es nepiekrītu, tas nav par mani, es tā negribu. Bet, ja jūs pieslēgsieties pie savu centra, paskatieties, kādas ir jūsu īpašības, kādi ir jūsu izaicinājumi šodien, un kādā savā identitātes līmenī jūs šobrīd darbojaties, kādā savā identitātes līmenī jūs saskaraties ar to ārējo pasauli, kas veido jūsu pieredzi, kas veido jūsu ikdienu, kas veido to, ko mēs saucam par savu dzīvi. Dzīvi, kuru mums ir iespējams palaist garām,
padirst vienā mirklī. Ja? Tā kā iesaisties ekspresija zilā bulta. Piedzimstam, jā, izskrienam, izdarām tas, kas ir. Un pēc tam nezinām, priekš kam, kāpēc, kas tas bija, priekš kam mums tas bija vajadzīgs. Tāpēc izmantojam šo mirkli, izmantojam šo iespēju būt šeit un tagad, paskatīties, kur es šobrīd esmu. Pieci līmeņi. Pirmais vīra līmenis. Tas neatiecās tikai uz vīriešiem, tas attiecās arī uz sievietēm, bet mums ir sava enerģija, par ko es tad droši vien, kad nākošā nodarbībā jums pastāstīšu, kā mums ar viņu darboties. Bet tas ceļš ir puslīdz apmēram līdzīgs. Un tā pirmais mūsu līmenis saucās upura līmenis. Ja? Tas upura līmenis, tas ir izdzīvošanas. Ja? Mūsu mērķis, mūsu galvenais mērķis ir izdzīvošana. Ko mēs darām priekš tām, lai mums būtu, ja, tā izdzīvošana. Vēl piebildīšu, ka mūsu esībā, ja, viss tāda, kāda mēs esam, mums piemīt vairākas subpersonības. Ja, tās personības, kuras atbild par kaut kādiem šiem līmeņiem. Un ja mēs nekontrolējam savas subpersonības, tad agri vai vēl priekšā iznāk tieši šī upura. Ja? Tā ir tas līmenis, kurā mēs esam tikai izpildītāji. Dzīve notiek ar mani. Ja? Man ir jābūt šeit, man to lika darīt. Ja? Es eju meklēt darbu, kurš man iedos darbu. Ja? Es esmu bezspēcīgs pie apstākļiem. Un bieži vien mēs pat it kā izraujoties no šī zemākā līmeņa, mēs tāpat atstājam kaut kādas savas īpašības tur. Mēs atstājam kaut kādas savus patērnus, savas traumas tieši šajā līmenī. Tātad mana dzīve ir atkarīga no apstākļiem, no citiem cilvēkiem. Es labprāt nododu savu atbildību kādam citam, ja? Savu veselību. Es nodošu doktorīšiem. Gan jau viņi zina, viņi taču ir mācījušies. Ja? Es rīšu visu pēc kārtas, ja? Muļķības darīšu, neuztraukšos, nedraudzēšos ar savu ķermeni. Gan jau tur būs. Ja, ja viņi tur kaut ko sliktu man darīs, ja, es sūdzēšos atkal pie citiem. Šis līmenis, kā jūs saprotat, tikai no pirmā acu uzmetiena šķiet ērts. Ja, jo vienīgais, ko mēs varam izdarīt, noņemt atbildību no savas rīcības, no kaut kādas savas darbības, atrast vainīgo, kur mums ir tas vainīgais. Un šī gadījumā mūsu dzīve nenotiek. Ja? Mēs esam kā laivā, atklātā jūrā, bez airiem. Ja? Mums viļņi ir, vējš ir, straumes ir, kur mums tā galva, kur mums programma mums liks, ja? No kā mums būs vairāk bailes, no tā mēs beigsim. Ko mums visvairāk skaistu parādīs priekšā, ja, kur pamēdīsies, tur mēs skriesim, un mēs vēl atgriezīsimies pie šī līmeņa, tad, kad mums vajadzēs izskatīt kaut kādas īpašības, ja, vai kaut kādus patērnus, kurus mēs varbūt, kad palaižam garām, bet viņi mūs pietur pie šī līmeņa. Ja? Drusciņ vēlāk. Parasti cilvēki, kuri atrodas dziļi šādā upura lomā, upura līmenī, viņi arī nemeklē neko. Jā, viņiem ir grūti atrast kaut ko tādu, kas maina pozīciju. Viņiem nav laika, viņiem nepietiek enerģijas, jā, jo viņiem ir jādomā par to, kā izdzīvot, kur ņemt resursus savai izdzīvošanai. Otrais līmenis, kurā mēs tātad piestāsim, apzināsim viņu,
Tas ir cīnītāja līmenis. Un cīnītājs ir par sasniegumiem. Mēs to dažreiz saucam par cīnītāju, dažreiz mēs to saucam par karēvi. Ja? Tad, kad mēs karojam vai kā mēs cīnāmies, mēs necīnāmies ar kaut kādiem ārējiem apstākļiem. Mēs sākam tātad cīnīties ar to, kas mums nepatīk sevī, ja, ko mēs mainām. Un tas ir par sasniegumiem, tas ir par to, kā mēs piepildām savas ambīcijas, kā mēs tātad tiekam līdz mūsu kaut kādiem mērķiem, kā mēs disciplinējam sevi, kā mēs konkurējam, kā mēs spējam identificēties caur kaut kādu darbu, caur panākumiem. Mums ir ļoti svarīgi kaut kādas veiksme, ja? Tas ir veiksmīgs cilvēks, re, kā viņš, ja, tas viss, kas saistās ar mūsu personības izaugsmi, ja, šajā sociālajā vidē, lai mums ir svarīgi ieņemt tur savu vietu, ja, attīstīties no vienkārši izpildītāja, kļūt par meistaru, kļūt par ekspertu, kļūt par kaut kādu unikālu jau, ja, kurš veido kaut ko savu, veidot savus projektus, izzināt pasauli, jā, iemācīties, ieņemt vietu, sākt deleģēt kaut kādas savas zināšanas, jā, izveidot kaut kādu jau apkārt sev cilvēku grupu, kaut kādus domu biedrus, jā, ar ko iemācīties komunicēt ar viņiem, nodot savas ziņas, iemācīties viņus saprast, jā, izveidot kaut kādu projektu, jā, un kas ir veiksmīgs, saņemt šo te gandarījumu par to, ko mēs šajā dzīvē spējam. Šajā līmenī ir šobrīd liela daļa veiksmīgu cilvēku, uzņēmēji, ja, tie, kas ir attīstījušies, realizējušies un ko? Skriesim pēc vēl viena miljona, skriesim pēc vēl viena diploma, pēc vēl vienas medaļas, vēlreiz un vēlreiz apliecināsimies, kas tad tur, cik mēs esam krūti, cik mēs esam daudz sasnieguši. Jūs saprotat, tas arī nepiepilda. Es pieļauju, ka šeit varētu būt starp jums cilvēki, kuri ir realizējušies šajā dzīvē. Es zinu to sajūtu. Es tur biju. Ja? Tā ir tā dzīves virsotne saucamā, ja, kuras patiesībā nav. Ir kāds tur saisties ar dzīves virsotni un mēģinājis tur sēdēt tajā virsotnes galā. Jā, tas arī ir brīnišķīgs, ļoti svarīgs posms mūsu dzīvē, bet viņš nav galējais. Tas tukšums, iekšējais tukšums, kas bieži vien parādās tieši tad, kad mēs esam visveiksmīgākie, kad ārpusē tad viss tur ir notiek, ja, un gan ietekme ir, gan nauda ir, gan manta ir, viss ir, bet iekšā ir vēl kaut kāda enerģija, ja, kura nerada gandarījumu no tā, kura meklē kaut ko vēl. Šis kaut kas vēl ir mūsu, piedodiet, es gribēju vēl teikt par tiem izaicinājumiem, ja, kuri ir šajās katrā no tiem līmeņiem, lai jūs viņus arī atcerāties. Jo pirmajā līmenī galvenais izaicinājums ir uzņemties atbildību par sevi, par to, ko es daru. Ja. Katrā mirklī atcerieties, ka šī filma dzīve, šī filma ir par mani. Ja, tas, ka es nonāku līdz tai vietai, kur es šeit esmu, tikai tāpēc, ka es esmu šīs filmas galvenais varonis. Ne statists, ja, kuram nekas nenotiek, bet es esmu galvenais varonis. Un galvenais varonis, kam ir interesanti sekot, ir tas, kurš mainās, ja, kuram apstākļi spiež uz viņu, ievērojot filmās, ja, kāpēc mēs sekojam, kāpēc mums ir interesanti sekot galvenam varonim. Viņš mainās. Viņš satiek
kaut kādus apstākļus, kas ir stiprāki par viņu, jā, un tas ir mūsu tas pārdzīvojums, tur ir konflikts rodās. Un tad kaut kādā veidā viņš spēja pievarēt šos apstākļus, jā, un kļūt stiprāks, izkļūt no šiem apstākļiem. Viņš izkļūst no tiem apstākļiem jau savādāks, jau smalkāks, jau gudrāks. Tas ir šo mūsu vai upura lomas tēlotāji, upura lomas veicēju galvenais princips, ka šie notikumi, ja, kas nāk mums virsū, nav sazvērestība, pasaules sazvērestība pret mums. Tas grūtums, kas ir, viņš nenozīmē, ka kāds mums grib kaut ko tur atriepties, vai mēs esam kaut kādi sliktie. Mums tiek dota iespēja caur problēmu, izmainīt savu apziņu. Ja? Atcerieties, Einšteinam bija tāds ļoti pamatīgs, fundamentāla atziņa, ja? Ka neviena no problēmām nevar būt atrisināta tajā pašā apziņas līmenī, kādā viņa ir radusies. Lai mēs spētu atrisināt jebkuru problēmu, mums vajag pakāpties, pacelties virs šīs problēmas. Ja? Tas nozīmē samainīt mūsu apziņu, paskatīties no augšas, kā tas notiek. Ja? Un tā arī ir tā mūsu iespēja. Otrajā līmenī mūsu galvenais izaicinājums ir nepārdegt un nepazaudēt sevi šajā cīņā. Tas nozīmē nepielipt pie tiem mērķiem, ko jūs iespējams sev uzlikāt šī ceļa sākumā. Jo kamēr mēs ejam līdz šiem mērķiem, mēs mainamies, mūsu vērtības mainās. Un bieži vien gadās tā, kad mēs noliekam savu veselību, noliekam savu dzīvi, dārgākos laikus, bieži vien, nezinu, to laiku, ko mēs varam pavadīt ar saviem mīļotiem, dēļ kaut kādas karjeras, dēļ kaut kur vēl mums vajag pakāpties vēl augstāk, vēl kaut ko sasniegt, ja? Pēc katra šī pakāpiena, šī gandarījums, kas mums ir, tāds kļūst tāds mazāks, pašsaprotamāks. Viņš gan aizvien mazāk mums dod šo piepildījumu. Un bieži vien, ja mēs esam neapzināti tanī savā steigā, tajā degšanā, mēs pārdegam. Nepievēršam uzmanību sev. Neesam kontaktā ar sevi. Pazaudējam vērtības, ja, ko mēs zaudējam, ko mēs pieņemam. Jūs taču atceraties un saprotat, ka pēc kaut kāda laika tā jūsu fiziskā veselība, psihiskā veselība, ko jūs esat nolikuši, ko jūs esat pa ceļam tur izmētājuši, jā, skrienot pēc tiem mērķiem, jūs viņu pēc tam atpakaļ vairs nevarat nopirkt, jā, naudas jums var būt daudz, bet atpakaļ veselību, atpakaļ šo mieru ļoti, ļoti grūti dabūt, jā, pār naudu to nevar dabūt. Tādēļ atceraties arī šajā tiekšanās pēc ļoti svarīgām lietām, pēc savas realizācijas, neaizmirstiet par sevi un nesadedzēt, ja? Pārējiem uz trešo līmeni. Trešais līmenis ir ceļotājs. Ja? Mēs atgriezāmies no ekskursijas uz ceļojumu. Ceļotājs. Tā ir meklēšana. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs posms mūsu dzīvē. Parasti mēs nonākam pie viņa, ja, caur krīzi. Būtībā tieši šī otrās un trešās pakāpes, šī pāreja notiek ar tādu iekšējo krīzi. Jūs skatieties, tik tālu, kamēr mums ir kaut kas jāsasniedz šajā dzīvē, mums ir priekšraksti, vai ne? Mums saka priekšā, sasniedz, dari, ja, pasties, ej tur, mācies, reku tur, ja, visiem ir svarīgi un interesanti mūs iemācīt funkcionēt, kļūt par funkciju, lai pēc tam
Mūs var tur ar naudu, ar kaut kādām uzslavām, medaļām, jā, tikai uz priekšu, vēl, no rīta līdz vakaram strādāt, dod tur iekšā, funkcionē. Jā, un tu būsi tur, tu jau esi malāts. Tu jau tādu nosaukumu sev var uzlikt, jā, tādu vizītkarti sev tur var uzrakstīt. Es esmu tur direktors, menedžers, ģenerālmenedžers, vēl tad jebko. Mēs ieslīgstam un noticam tam, kad mūsu dzīve ir funkcija, kad mēs, jā, līdz pašām dzīves beigām, jā, labdien, es esmu režisors, jā, labdien, ko jums rakstīt titros? Jā, ne, cilvēki. Priekš manis tas vienmēr ir bijusi problēma. Ko rakstīt titros, jā, kas es esmu? Vai es patiešām esmu režisors, vai es patiešām esmu tur producents, vai biznesmenis, vai vēl kaut ko. Tad vēl citi raksta miljonārs. Tas pavisam smieklīgs kā miljonārs. Lūk, tātad mēs jūtam to vērtību, bet ar iekšēju, ar šo dziļāko savu iekšējo izpratni mēs jūtam, ka tas nav gals. Un tad mēs dodamies ceļojumā. Ceļojums nozīmē jau pastrādāt ar tādām augstākām, smalkākām īpašībām. Ja otrajā, pirmajā līmenī mums ir vajadzīga disciplīna, ja mums ir vajadzīga kaut kāda mērķtiecība, ja mums ir vajadzīga nu, kaut kāda prāta, kognitīvās spējas, jāattīsta vēl kaut kas. Tad trešajā līmenī mums jāattīst tik smalkas īpašības kā pieņemšana un atlēšana, ja, kā empātija. Mēs tuvojamies sirdī, ja, mēs esam pietiekami stabili, mēs esam realizējušies kā personības, mēs saprotam, ka es esmu nevis tas, ko es esmu spējis paveikt vakar, aizvakar, pirms gada, jā, izvilkt savus kaut kādus diplomus un medaļas, bet es esmu tas, kas es esmu šajā mirklī. Tieši šajā tekošajā mirklī. Kā es domāju, kāda ir mana iekšējā bagātība, kādas ir manas īpašības, ar kuras man veido šo te pasauli, kas man ir apkārt. Un, lai mēs pie tām piekļūtu, mums ir jākļūst par ceļotājiem. Proti, atlēst, pārskatīt vēlreiz šīs te vērtības. Pārbaudīt tiešām, vai šie priekšraksti ir galvenie, ja ir tie beidzamie. Jo tas, ko mums te grib vecāki no mums, ja, sasniedz. Tas, ko grib sabiedrība no mums, funkcionē, dari, ja, esi kaut kas, nosauc sevi. Tas mums ir zināms. Tik tālu tas ceļš mums ir. Kas notiek tad, kad mēs esam tur nokļuvuši? Un parasti es sāku šādus vīru apļus. Es saku, pieskatieties sevī, draugi, paskatieties, vai kurš no jums jūt tādu kā samulsumu, samaldīšanos, kad it kā ir vēl dzīvība, ir enerģija, ja, bet tās vērtības mums ir izjukušas. Mēs nezinām it kā ceļu, ja, it kā mēs esam drusku samaldījušies, vai ir vēl tāda sajūta, ka iekšējais navigators kaut kāds, ja, kas līdz šim mums ir, jo, tas ir skaidrs, ejam tur. Viņš it kā sāk tā bultiņa kaut kur tā. Ja, tās vērtības, kuras mēs veidojam sev dzīvē, veidojām līdz šim, uz kurām mēs paļāvāmies, kurā mēs ieguldījām savu laiku, savu veselību. Viņas pēkšņi sāk tā kā slīdēt caur pirkstiem ārā, mēs saprotam, paga. Tur nav nekādas vērtības. Ja, varbūt viņi ir, bet viņi nav tik jaudīgi, tik svarīgi, tik vienīgā no tām, ko mēs varam sasniegt. Un tā ir diezgan tāda sajūta, vai ne? To mēs saucam par krīzi. Vecās vērtības nedarbojās, a jaunās tā kā kur mēs nezinām, kur viņus meklēt, kur viņus atrast. Šajā mirklī sākās varoņu ceļojums. Varoņu ceļojums ir tad, kad mēs ejam prom no zināmā, apzināti. Mēs ejam prom no zināmā,
Mēs atsakāmies no tām vērtībām, kuras mums ir. Jā, lecam no tās virsotnes. Lejā aizveram acis un saprotam, būt vai nebūt. Protams, pilventiņi var palikt apakšā, jo mūsu šīs uzstrādātās īpašības, viņas nekur nepaliek. Ja mēs esam droši par sevi, ka mēs varam izdzīvot jebkurā vietā, pie jebkuriem apstākļiem, ja mēs esam fiziski stipri, ka mēs varam tur, nezinu, 90 gadu vecumā, jebkurā vientuļā salā to kokosriegus dabūt un apēst, vai mūsu prāts ir skaidrs, pietiekami funkcionējošs, ka mēs varam atrast kopēju valodu ar jebkādiem cilvēkiem, jebkurā vietā, kur mēs atrodamies un izdzīvot. Tas nozīmē, ka mēs esam stabili. Un ja mēs esam stabili, tad mēs varam lūkoties pēc šīm vērtībām tām dziļākām, kas mums ir iekšā. Mēs varam saskārties ar savu iekšējo viedumu, savā iekšējā līdzsvarā, klusumā un sadzirdēt. Sadzirdēt un savienoties jau ar tik smalkām vibrācijām, kuras ikdienas dzīvē mums tā kā nav iespējams ar viņām savienoties, jā, jo mums ir rupjāks prāta vibrācijas visu laiku. Jā, mums jādomā par kaut kādām citām lietām. Jā. Un tā tad šis miers un klusums, kurā mēs dodamies pie sevis, iemācāmies pieņemt situāciju, pieņemt mirkli, tādu kāds viņš ir, atlaist savus patērums kaut kādus, tos, kuri mums taisa to prātu uz tādu vibrāciju. Un šīs pazīmes, ja jūs viņas jūtat, tie ir tādi jēgas jautājumi. Kur ir jēga? Krīze pēc sasniegumiem. Tā ir interese par pašapziņu, pašizziņu, ja kas tur ir iekšā. Tad, kad mēs uzdodam to jautājumu, gal galā, tas ir viss, kas šajā dzīvē ir? Vai ir kaut kas vairāk? Mēs runājam par garīgumu, jā, kad mēs saprotam, nē, garīgums nav tur kaut kādas tur jaunā paudze vai kaut kādas vienkārši tur fūgas, ko mēs spēlējam, bet tā ir mana iespēja paskatīties uz sevi nevis kā uz ķermeni, ne kā uz ķermeņa prātu, ja, ne kā uz funkciju, bet vēl vairāk. Kas ir aiz tā, kas ir aiz formas, ja? Mūsu prāts spēj strādāt un apzināt pasauli tikai formās. Ciparos, burtiņos, kaut kādos vizuālos tēlos, ja, vārdos, kas mums galvā skan. Ārpus formas, tur, kur ir mūsu dziļākās sajūtas, smalkākās sajūtas, kur mums ir reti, kad tāda izdevība tur saskārties, mēs varam atklāt dziļāku patiesību. No turienes mēs varam izprast lietu patieso būtību, ja? Ne tikai lietu saskarsmes, ja? Un savstarpējās kaut kādas ietekmi, ja? Tur mums prāts ir spečuks, ja? Mēs zinām, mēs viltīgi, mēs izprotam, kā, kurš, kur ar ko darbojās, kā sistēma darbojās, ja? Jūs saprotiet, ka, lai mēs spētu funkcionēt kaut kādā sistēmā, mums viņi ir jāizprot. Tā ir ar visu, jā. Kamēr mēs nesaprotam, kā darbojas, mums vai nu jāizvairās kaut kādā veidā, vai nu mēs dabūnam pa nagiem. Nezinu, elektrībā, ekonomika, tur, nezinu, politika, vienalga kas. Jā, mēs nezinām, kā darbojas. Mēs tur nebāžamies iekšā. Vai nu, ja bāžamies iekšā, tad ātri noraujamies, jā, un nevajag. Tiklīdz mēs saprotam, kā tas darbojas, jā, un šī elektrība pārtop no kaut kā bīstama, jā, no kaut kā, kur mūs var nogalināt par slēdzīti foršu, kur mēs varam lampiņu ieslēgt, un mums ir jauki. Tieši tāpat ir ar mūsu šo te izpratni par mūsu dzīvi. Un kā mums pieslēgties pie šīs, mēs runāsim tālāk. Es tikai uz mirkli pieslēgšos vēl tātad pēdējie, laikam, 2 līmeņi, vienā, kurā es pats sevi šobrīd trenēju, meklēju, mēģinu
peldēt un izbraukt, ja. Un viens, kas mums var būt teorētisks, runa ir par to, ka tātad, uh, es aizmirsu jums pieminēt, ka šī ceļotāja galvenais izaicinājums, ceļotāja galvenais izaicinājums ir nepalikt mūžīgā meklēšanā bez integrācijas, proti mm, šī meklēšana, viņa var būt arī intelektuāla. Tur ir ļoti svarīgi neapmānīties, jo, ja mēs lasām daudz grāmatas un, un izzinām, kāda garīgā pasaule, un tur tāda dieva un tāda dieva, un meditācija un viss kaut kas, un tad mēs vēl tur astroloģiju pieliekam klāt, un taro kārtas meitenēm patīk. Un viss kaut kas ārpār, mums ir pilns ar kaut kādiem instrumentiem, skanošām, tur bļodām, gongiem, jā, mēs tur viss tur, tādi, garīgie, bet patiesībā, ja tas neiet ar mūsu pieredzi, ja nenotiek integrācija, ja, ja mēs, sistēma tāda, mēs izprotam, mēs atklājam, izprotam, pieredzam, transformējamies, un tad mēs integrējam to savā dzīvē. Mūsu dzīve mainās. Mhm. Ja. Kā tas notiek, to izstāstīšu, pieminēšu. Kā pēc šī ceļotāja, ja mēs apējam visu to apli, ceļotāju, varonis ceļotājs, ja, no zināmā uz nezināmā, mēs atrodam savus skolotājus, mēs atrodam šo savu iekšējo transformāciju. Mēs mainamies un atgriežamies atpakaļ pēc tam savādāk, savādām vērtībām, pilnīgām vērtībām, kur mūsu vērtības nav vairs iegūtas no kaut kādām grāmatām vai no kaut kādiem priekšrakstiem, par kuriem mēs minējām, bet ka tā ir jūsu pieredze. Protams, tas arī paver to, ka tas parasti notiek jau tādos briedumu gados, viedumu un briedumu gados. Kaut gan man jāpiemina, ja, ka katrs šis līmenis, tas nenozīmē, ka mēs mēs esam garantēti šajā dzīvē viņus visus iziet. Mēs sēžam uz viena līmeņa, vairākas dzīves. Mums vajadzīgi gadi, lai izveidot to transformāciju. Tas nav lēciens. Tas ir process, kas notiek ar mums. Bet, ja mēs esam nobrieduši tam, ja mēs esam tam gatavi, tad ar vienu atslēgu, par kuru es arī jums minēšu tūlītās, ja, mēs varam šo procesu izdarīt saprotamā, skaidrā, apzinātā laika posmā, ja, un izdarīt to, ko iespējams, ka no mums jau gaida sen. Tātad, pēc ceļotāja mūsu nākošais līmenis, kas ir paredzēts, ir maga līmenis, burvja. Ja? Burvja līmenis ir tas, kad mēs paši veidojam savu realitāti, kad mēs izprotam, kad mēs esam plūsmā, mēs darbojamies kopā ar visuma noteikumiem. Mēs zinām visuma likumus. Visuma likumi ir mūsu likumi. Mēs nedarbojamies pret viņiem. Ja? Jo nezinot viņus, pirmajos līmeņos mēs sitamies bieži vien ar galvu sienā. Ja? Mēs mēģinām meklēt durvis tur, kur viņas nav. Paši izdomājam, kur tās durvis atrodas. Maks, ja, šis burvis, ir apzināta radīšana. Apzināti. Mēs zinām, ko mēs no sevis varam dot. Un šis, ko mēs no sevis varam dot, paredz to, ka mēs to dodam kādam. Jā. Tā ir pateicība, mūsu pateicība par šo iespēju dzīvot, piedzīvot, pieredzēt šo dzīvi. Mēs, lai būtu pilnvērtīgi, lai mēs būtu gandarīti par to, mēs izmantojam šīs īpašības, šos savus resursus, nevis priekš tām, jā, lai pieceltu vēl vienu stāvu savai mājai, vai vēl vienu garāžu, vai nopirkt vēl kaut kādus kabrioletus, bet priekš tām,
lai radītu sev nepieciešams resursus, lai no sevis mēs varētu dot, apzināti radīt. Tādā mirklī mēs mācāmies kļūt par līdzradītāju, ja, kā soproducer ar dievišķo. Ja. Viss, ko mēs darām par labu visām dzīvām būtnēm. Vienlaicīgi mēs atbrīvojam savu prātu, mēs veidojam savu prātu smalku un savienojam viņu ar visuma viedumu, lai pēc tam kļūtu par šo dievišķā līdzradītāju mūsu pēdējā, jā, gudrā vai viedā līmeņa, kad mēs pilnīgi fokusējamies, jā, kalpošanai šai dzīvē, tad, kad mēs, nu, tā kā labprātīgi atbrīvojamies no kaut kāda merkantīla, jā, sev sagrābšanai, jā, bet mēs tikai dodam, un mēs esam tajā plūsmā. Tad mēs atklājam vienu no lielākiem noslēpumiem šajā dzīvē. Viss šis, par ko es runāju, ir mūsu vertikālā, nu, mēs varam nosaukt to par vertikālo kustību vai attīstību, jo iedomājieties, ja mēs dzīvojam tikai pirmajā vai otrajā līmenī, daļai trešajā, nu, bet pirmajā, otrajā, mēs šo dzīvi redzam trīsdimensiāli. Jā, es piedzimstu, man ir ķermenis, es šodien, rīt, man ir pienākumi, kas tur notiek, un es zinu, kad es nomiršu. Jā, mans ķermenis nomirs, es esmu ķermenis, mans prāts nomirs, es esmu prāts. Jā, es to turu savā prātā, nekur tas nepazūd. Šīs mūsu apziņas bailes no nāves, no neziņas bailes. Ja, tā mēs nosauksim. Viņas dzīvo ar mums. Mēs apmierinamies ar to, kā domājam. Jā, man kaut kad būs jāmirst, es zinu, bet tas nebūs ne šodien, ne rīt, ne parīt. Kaut kad, tāpēc es par to tagad labāk nedomāšu. Lielākā kļūda, kura mūs attālina no izpratnes par sevi, par to, ko mēs darām šajā pasaulē. Un tādēļ tieši šī pārēja, tieši šī kustība, virzība mums ir nepieciešama priekš tā, lai no šīs trīsdimensiālās horizontālās kustības, ja, kur ir diezgan skumja ar skumjām beigām, ja mēs patiešām līdz dzīves beigām paliekam pārliecībā, ka mēs esam tas ķermenis, mēs esam tas prāts, mēs esam tā personība, tas vārds, ja? Jānis, Imants, es esmu tur tas. Tad mēs nepārprotam, mēs nomirstam ar galiem. Bet, ja mēs šajā dzīvē spējam pārslēgt savu apziņu, ja, šajos citos līmeņos, pieredzēt to, izlaist to caur sevi, tad šai dzīvei rodās pilnīgi cita nozīme. Pavisam cita nozīme. Un es gribētu jums tagad, tāds mums ir pulkstenis, mums ir vēl pusstunda. Es gribētu jums minēt tos galvenos principus, kā darbojās šī pārēja mūsu apziņā, kaut kādas tātad metodes, kuras palīdzēs jums tikt pāri tām programmām, kas mums ir ielikts, ja? Jo jūs saprotiet, ka mūsu prāts, ja kamēr tur nav saimnieks mājās, kamēr nav apzinātība, kamēr nav tas, kurš pārņem rokās tos joystikus, ja, kur mēs to uzmanību slēdzam, mūsu prāts ir haotisks, un viņš mūs tur pats vada. Ja? Viņš zināmā mērā prātam ir piemīt tādas īpašības. Ziniet, ir tādi piromāni, kuri, nu, viņi slimi cilvēki, bet viņiem patīk, ja viņi kaut kur aizdedzina kaut ko, un tu pirmie izsauc ugunsdzēsējus, un tā, es tūlīt pirmā rindā, es tūlīt arī dzēsīšu, es būšu tāds. Viņiem ir
tas svarīguma moments tāds ļoti svarīgs, vajadzīgs, jā, un mūsu prāts, zināmā mērā, atstāts tādu bez uzraudzības, darbojās līdzīgi arī. Viņš meklē problēmas, kuras problēmas, kā mums viņas risināt. Jā, stop, pagaidiet, tagad, jā, satraucamies visi, jā, sākam stresot, un es jums parādīšu, kā tagad ar tām problēmām rīkoties. Mums tas nedara. Pamēģinam saprast galveno atslēgu. Daudz no jums noteikti, kad ir dzirdējuši, zinājuši par tādu, par tādu 21. gadsimta svarīgāko iemaņu, ko sauc par apzinātību. Būtībā apzinātība vai mindfulness, jā, awareness tas ir jēdziens, kas nāk no tāluma, no seniem laikiem, no garīgām praksēm, no garīgām mācībām. Dažādi viņš tika saukts, bet būtība ir tā, ka šajā laikā, 21. gadsimtā, kad jūs redzat, ka pasaule, ir viena liela trakomāja, kā notikumi un visas vibrācijas vienkārši pātrinās, kad skaidrība par nākotni, kas ar mums notiks, kādas būs vērtības, ko mēs darīsim rīt, nav nekādas, ja? Un tas ir pirmo reizi. Mūsu vecāki zināja, kas notiks tur rīt, parīt, aizparīt, vismaz nojaut viņam bija. Mums šobrīd nav. Ja? Katru reizi parādās kaut kādi jauni aspekti, kuri var ietekmēt mūsu dzīvi, kur ir pa labi, kur ir pa kreisi, kas mums jādara, mēs nezinām. Tieši tas ir tas mirklis, kad mums nav kur pieķerties, vai nu mēs atkal nolecam, nobraucam, jā, lejā pirmajā līmenī un kļūstam par upuriem un domājam tagad, jā, kurš mūs tagad glābs. Vai tas būs Trumps, vai tas būs Šlesers, vai vēl kāds. Vai arī mēs pieslēdzamies savai iekšējam viedumam. Un šim iekšējam viedumam mēs varam pieslēgties caur apzinātību. Apzinātība ir iemaņa pašā sākumā. Ja? Tehniski tā ir savas uzmanības pārņemšana savā kontrolē. Ja? Teiksim tā. Katrā tekošā mirklī tā ir mūsu spēja kontrolēt to, kur atrodas mūsu uzmanība. Ja? Kur atrodas mūsu uzmanība? Vai viņa skrien kaut kur nākotnē un kaut ko tur mēģina veidot? Vai viņa tur ir pagātnē? Vai viņa ir galvā un maļās kaut kur starp tām kaut kādām izdomātām domām, kaut kādām tas tur, kur tur mums tur kaut kādas, ko mēs, kā mēs to saucam par savām pārliecībām, jā. Es esmu pārliecināts, ka tas ir tā un tā un tā, mans viedoklis, mans skatu punkts, mans viedoklis ir tā. Un tas viedoklis, jā, būtībā ir kaut kādu mūsu programmu masa, jā, tur tā kā datorā, jā, ielikt gan programmas, gan diezgan tur ir salikts tās vīrusiņi iekšā, un tad viņas tur maļās. Tātad apzinātība ir šī iemaņa, kas pārvēršas par spēju paņemt savu uzmanību, ievērot, kur viņi ir, kur viņi atrodas, pārcelt viņu uz klātbūtni, šeit un tagad. Tas ir kā saimnieks, kas atgriežas mājās. Un saka tā, ok, draugi, kurp es dodos, kāpēc es esmu tur, kur es esmu, priekš kam man tas ir vajadzīgs? Jautājums priekš kam liecina par to, kā runā jūsu sirds. Mūsu prāts nemāk atbildēt uz jautājumu, priekš kam viņš tam nav domāts. Viņš būs tikai priecīgs, ja jūs viņu atbrīvosiet no tādiem jautājumiem par nāvi, par mīlestību. Prāts ļoti labi atbild uz jautājumiem, kā.
Kā to izdarīt? Kā pareizi? Tāpēc vajag dot viņam uzdevumus. Ej, rēķini, ej, veidot to. Jautājums priekš kam? Tas ir mūsu iekšējā vieduma jautājums. Tad, kad mēs esam savā sirdī, un tad, kad mēs spējam atšķirt patieso no nepatiesā, svarīgo no nesvarīgā, mazo un niecīgo no lielā un bezgalīgā, atvienoto no savienotā. Mums katram ir iekšā tāda spēja. Mums viņa ir jāattīst. Tieši tādēļ apzinātību mēs saucam nevis par kaut kādu vienkārši iemaņu vai nevienkārši spēju, bet tā ir atslēga. Tā ir atslēga, caur kuru mēs spējam pagriezt savu uzmanību un ievērot vienu ļoti svarīgu lietu, ka mūsu pieredze dzīve un mūsu esībai ir it kā divas pasaules. Ārējā pasaule, kura veido mūsu ikdienu, notikumus, pieredzi, un mūsu iekšējā pasaule, kur mēs šo pieredzi apstrādājam, kur notiek kaut kādas neapzinātas lietas, ja? Tas, kas uztur mūsu dzīvību. Mēs nesatraucamies par to, lai tur tā asintiņa mums būtu, viss tur tā kā tecētu, sirsniņa mums daudzītos, ja? Iedomājieties, cik triljoni šūnu šīs šūnās ir tie paši triljoni mitohondriju, kuri veido šo enerģiju ATF, jā, lai mēs ko? Lai mēs kaut kādu bezjēdzīgu muļķīgu darītu, jā, lai mēs padirstu kaut kādu laiku, vienkārši izmestu miskastē to savu laiku dzīvē. Nē, priekš tam, lai mēs attīstītos, lai mūsu darbībai, mūsu rīcībai, mūsu domai būtu maksimāla vērtība. Tad, kad mēs strādājam, darbojamies, no sevis dodam, no savas augstākās spējas, nevis meklējam tur siltāku vietiņu, lai nekas nebūtu, tur mēs nonīkstam. Bet tad, kad mums ir jāiedarbina visu laiku kaut kādas augstākās spējas, ja, tad, kad ir interesanti, tad, kad mums ir vienlaicīgi jāmācās, vienlaicīgi jāpārbauda, vai tas ir, vai tas darbojas, vai tas nē. Mēs strādājam ar citiem cilvēkiem, mēs zinām savu atbildību, mēs zinām ietekmi, kura mūsu darbība, ja, sniedz uz to. Tas nozīmē, ka mēs strādājam visu laiku savā augstākā pakāpē, un tas paredz mūsu turpmāko attīstību. Pamats tam, kad mēs pārbaudām sevi, ir apzinātība. Tātad ne tikai spēja kontrolēt savu uzmanību tekošā mirklī, ne tikai savas, nu, šī fokusa, ja, spēja fokusēties, bet tā ir mūsu spēja dot sev atpakaļsēt, feedback, ja? Kas ar mani notiek, ja es daru tā, tas man patīk, nepatīk, kā es pie tā, kā es ar to jūtos. Ja? Un tā tad šī ir prakse, ar ko es sāku, un es arī ieteikšu jums. Mūsdienās mēs bez tā nevaram. Galvenā apzinātības prakse ir meditācija. Ja? Meditācija, kurai mēs veltam kaut kādu laiku savas dienas, tik daudz kā praksi, kurā mēs atgriežamies, atkal saslēdzamies ar savām smalkākām vibrācijām, saviem dziļāko izpratni savu. Un tas mums ir jādara katru dienu, jo tādā veidā mēs trenējam savu prātu. Ja? Mēs viņu padarām smalkāku. Mēs redzam un atkal redzam tās falšās vērtības, ja? Dēļ kurām nav vērts. Un mēs vienkārši redzam, un viņas mums sabirst. Tādā veidā, caur meditāciju, mēs it kā pārrakstam šīs programmas, ja, kuras mums ir dotas mūsu prātā. Tās programmas, nu kā, viņām ir arī fizioloģisks kaut kāds ceļš, ja. Mums ir
mūsu smadzenēs, ja, ir kaut kādi sinopši, kas savieno mūsu neironus galvā, un viņi darbojas pēc principa ātrāk, tuvāk, ja, kur mums ir pierasts. Tāpēc mēs arī vienmēr braucam pa vienu un to pašu ceļu mājās, ja, ejam, viss ir vienkārši, viss ir tā kā zināms, tur mums nav jāpiedomā. Mūsu ķermenis, mūsu prāts ir ekonomisks, ja, viņš nedarīs kaut kādas lietas lieki. Un tāpēc vienmēr šie sinopšķie ceļi skrien par nu, tādiem pieredzētākajiem ceļiem. Jā, tur, kur mums vienmēr ir visvieglāk dabūt šo saiti cauri. Un ja mēs esam apzināti un mēs sākam to izprast, paskatīties atrauti no šiem paterniem, mēs varam šos ceļus samainīt, transformēt. Proti, ja mēs paskatāmies to bildu kopumā, mums ir ārējā pasaule, mums ir iekšējā pasaule. Un ja mēs skatāmies no apzinātības, tad mēs saprotam, ka mūsu ārējā pasaule patiesībā ir mūsu iekšējās pasaules atspulgs, vai ne tā? Un tai vietā, lai visu savu uzmanību, visu savu enerģiju dzīves mēs mēģinātu tātad nu, tā kā vest uz āru, veidot, ja, un cīnīties tur ārā, bieži vien neieskatoties to, kas mums ir atrodas iekšā. Tai vietā mēs varam pārslēgt šo virzienu. Un tas ir viss vērtīgākais, ko mēs priekš sevis varam izdarīt. Jo te ir vēl viens aspekts, ko ņemam vērā. Iedomājieties, mūsu dzīve, un tas, ko mēs redzam, jūtam, darbojamies, notiek caur vienu kanālu. Šis kanāls ir viens, un viņš ir ierobežots. Mēs nevaram viņu dubultot. Šis kanāls ir mūsu uzmanība. Ja? Tātad uzmanība ir tas kanāls, kas savieno mūsu apziņu ar iekšējo un ārējo pasauli. Vai nu mēs to izprotam un redzam, ok, ja, tas ir mans kanāls. Un uzmanība, ievērojot, viņi ir tāpat kā mūsu, nezinu, rēdze, acu skats vai jā, nu kā acu skats. Jo centrā viņi ir tādi skaidri, mēs redzam, saprotam, tik līdz aiziet uz perifēriju, tā izplūdes un tālāk vispār nekas nav. Tieši tāpat darbojās pēc šiem principiem ir mūsu uzmanība. Tur, kur mēs virzam savu uzmanību, tur sāk notikt notikumi. Caur šo uzmanību, caur šo kanālu mēs sazinamies ar šo pasauli. Bez uzmanības mēs varam kaut ko salauzt, vai ne? Ieskriet kaut kur galvu pierē ar galvu sienā vai kaut ko sajaukt. Ja mēs gribam kaut ko veidot, kaut ko radīt, kaut ko iemācīties, kaut ko saprast, mūsu uzmanībai ir jābūt tur. Tādā veidā viens no visuma likumiem ir sekojošs. Kur dodās tava uzmanība, tur dodās tava enerģija, vai tava enerģija seko tavai uzmanībai. Ja mēs to zinām, un ja mēs esam apzināti, un ja mēs spējam vadīt šo uzmanību, tas ir viens punkts mūsu labā. Otrs punkts mūsu labā ir tas, ja mēs zinām, ka caur šo kanālu mēs vadām ne tikai uzmanību, bet arī savu nolūku un savas spējas, tas, kas mums ir ielikts. Ja? Tas ir tas kanāls. Un tajā mirklī, kad mēs tur ieliekam savas spējas, savu nolūku un veltam tur kaut kādu laiku, tad tur sanāk kaut kāds rezultāts. Taču, ja mēs pagriežam šo uzmanību pret sevi, tas nozīmē, ka tur mēs varam attīstīt tās savas spējas. Mēs varam attīstīt savas spējas zināmā kārtībā.
Mēs sākumā ieskatāmies tur un saprotam, kā tas izskatās, kas tur notiek. Jo mūsu iekšējā pasaule ir ne tikai fiziska. Tur dzīvo mūsu kaut kādas pārliecības, tur dzīvo mūsu priekšstati, tur dzīvo kaut kas, viss mūsu pārdzīvojumi. Un ieraugot šos pārdzīvojumus, mēs spējam ar viņiem strādāt. Un te es gribu atgriezties atkal pie tā, ko es jums solīju, ja? Pie tām kaut kādām atsevišķām izpausmēm, ar kurām mēs varbūt neesam tikuši galā, kuras mūs notur zemākajos apziņas līmeņos. Un tāds viens no tādiem ir, piemēram, aizvainojums vai dusmas. Iedomājieties, kaut jūs jūtat aizvainotību, ja? Jūs esat aizvainojis uz kādu, vai jūs ienīstat kādu vēl drausmīgāk. Kāds jums kaut ko ir nodarījis. Un tas taču bieži notiek. Pasakiet, ka jums nav tā. Kurš ir aizvainots saviem vecākiem, piemēram, ja, ka man tur vecāki tādi un tādi. Tad lūk, aizvainotība, dusmas, naids, ja, ir viens no smagākām mūsu prāta važām. Kā jums šķiet, kur viņš dzīvo? Kur dzīvo jūsu aizvainojums, kur dzīvo jūsu naids? Viņš kaut kur ārpusē? Nē, viņš dzīvo jūsu ķermenī, viņš dzīvo jūsu prātā. Pat tad, kad jūs to nedomājat. Kaut kādi nepabeigti gali, kaut kas tad, kad jūs esat aizvainojis kādu un jūsu vainas apziņa, vai kāds pret jums ir izturējies kaut kādā veidā, ja, vai mēs saucam to par nodevību. Jā, nodevību. Es viņam atvēros, es viņai atvēros, viņa mani nodeva vēl kaut kā. Ja? Pirmkārt, mēs šo smago sajūtu nesājam sevī. Tam cilvēkam iespējams ne silts, ne augsts no viņas ir. Viņš varbūt nezina, ka jūs viņu ienīstat, bet jūs viņu nesat citu. Ošo teica savā laikā. Ja? Turēt vainu vai aizvainotību uz kādu ir tāpat kā visu laiku dzert Indijā un domāt, ka kādam citam no tā būs sliktāk. Bet šai te īpatnībai ir vēl dziļāks raksturs. Šī īpatnība tāda tiek kā nespēja piedot vai nu, tā kā tad, kad mēs turam šo aizvainotību sevī, tas mūs notura vai novelk lejā uz šo pirmo līmeni, uz upura līmeni. Vai ne tā? Jo paskatieties, vai kāds mums ir solījis šajā dzīvē, ja, ka mēs dzimām vai ka mēs vēlējāmies piedzimt, vai kāds mums ir solījis un garantējis, kad mums tiks visgudrākie, vismīlošākie, visapzinātākie vecāki, ja, kuri nekad mums neizdarīs neko pāri, nekad nesalaidīs neko dēlī. Taču nē, vai ne? Neviens mums nav solījis, ka mums būs vislabākā, mēs piedzimsim valstī kaut kādā ar vislabāko, visgudrāko valdību, ja, kur tur viss būs, riktīgi, viss kārtībā, ja. Un uz ceļiem mums būs viss kārtībā, visi mūsu šoferīši, ja, kas no rīta skrien uz darbu vai mājās vakarā, būs pieklājīgi, ja, un nerādīs mums faktus, un tas mums katru reizi satrauc un izsit no sevis, ja, kāda tā, ja, kāpēc mani kāds man ir samelojis, kāpēc man tur kāds ir nodevis vai vēl kaut kā. Tā ir mācība. Mācamies, ja, un iemācīties piedot. Piedot tas nenozīmē, ka jums tas cilvēks ir jāņem atpakaļ kaut kur savos draugos un atkal vēl kaut ko. Iekšējā piedošana. Cilvēki var būt dažādi. Šī ir mana skola. Es to ņemu, saku paldies ar pateicību, ja, un es izveidoju ārējo attieksmi pret šiem cilvēkiem. Ja. Tā ir mana darīšana, kāda. Ja. Tā ir mana telpa, mana spēja. Un savukārt iekšējā totāla piedošana, lai mūsu ķermenī nekur nepaliek tās, ja, ka kāds tagad būs iespaidojis manu dzīvi. Ja, tā var gadīties, ja.
Es tā aizvainojos. Man tagad ir tik slikti, man tur toreiz pirms 10 gadiem kāds tur kaut kādā veidā nodeva. Jā, es tur kaut kur netiku, un no tā laika viņš ir vainīgs, un es tur tālāk netieku. Ne, neaizķeramies šeit vairāk. Tas ir tikai piemērs tam, kad mums iekšā dzīvo tādi paterni ļoti daudz, un katrā šajā līmenī, ja mēs spējam ieskatīties iekšā, ieraudzīt viņus, un plus pie tam mums ir zināmas metodas un tehnikas, ar kuras palīdzību mēs varam izšķaidīt, ja, šīs te prāta bāžas, kas traucē mūsu prātam atvērties. Tas ir bailes, iekāre, dusmas, vainas apziņa, vainas apziņa, aizvainotībā, tur ir kas vēl, kauns, ja, augstprātība, skaudība, viss tās prāta bažas, kas mūs notur šīs dzīvnieciskajās pozīcijās, neļauj mums attīstīties, sasniegt empātiju, cēlsirdību, mīlestību. Ja? Jo būtība ir par mīlestību. Ja? Šeit mēs sirdī, tad, kad mēs savienojamies ar to, mēs dabonam kanālu, ja? Visumu kanālu, augstākās apziņas kanālu. Ejam tālāk. Tātad es jums minēju, tur, kur mēs vadām savu enerģiju, savu uzmanību, tur vadās arī mūsu enerģija. Kādu mēs ieliekam tur īpašību iekšā, ja? Vai ko mēs īpašību un nolūku, ko mēs vēlamies tur ielikt, par to mēs arī kļūstam. Citiem vārdiem, par ko tu domā, par to tu kļūsti. Agri vai vēlu. Ja? To, uz ko tu tiecies, par to, ko tu domā, tas arī ir tas, par ko tu kļūsti. Un šeit ir jāizvēlās mums, ja? Jāizvēlās, par ko mēs gribam kļūt pašā dziļumā, ja? Nevis te, kur mums skraida mūsu prāts. Laiks mums ir šoreiz beigt ar, es tikai noslēgšu. Paskatīšos, vai nav kaut kas noteikts šai nodarbībai. Tā, un tad mūsu princips turpmākais. Viens, mēs atklājam apzinātību priekš sevis. Apzinātība sākās no tā, ka tā ir iemaņa. Mēs trenējamies. Galvenais treniņš tā ir meditācija. Pēc tādā mirklī, kad mēs sākam izmantot savu apzinātību, ja? Viņi tā kā gaismas stariņš. Man viens no studentiem brīnišķīgu asociāciju tādu teica. Viņš teica, man bija tāda sajūta, kad es dzīvoju kaut kādā tumsā noliktavā, ja, kur nav skaidrs, viss kaut kas sakrāmēts. Ja, un tur, kur es esmu pieskāries, kur es esmu kaut kā saskatījis, to es zinu, to pleķīti es pārzinu, un es tālāk neeju. Un apzinātība man dod it kā tādu stariņu, ja, kur tā kā sākumā viņš tikai izgaismo, tur, krāsa galda, vēl kaut kas tur vecs, tur, ja, un tad caur šo praktizēšanu šīs gaismas stariņš mums paliek aizvien skaidrāks, viņš paliek aizvien permanentāks, plašāks. Mēs ieraugam, kur mēs atrodamies, kāds ir princips šai visai lietai. Un galvenais, kas notiek, mēs atrodam durvis ārā no tās noliktavas. Ja? Jā, mēs neesam piedzimuši noliktavā. Mēs atrodam durvis, un tur ir brīvība. Ja? Un to brīvību mēs varam atrast tikai caur savu apzinātību, iekšējo šo te mūsu uzmanību, ko mēs vēršam uz leju, uz iekšu. Un tad mēs spējam dziedināt sevi, atlaist to, kas ir liekas. Dziedināt tās emocionālās traumas, kuras nosaka mūsu domāšanu, kuras ir tā kā aizvērtas durvis mūsu priekšā, ja? No pagātnes vēl, no kaut kādām traumām, tas, kurš veido mūsu kaut kādas tos priekšstats, mēs viņus varam izmainīt. Un tad šis process notiek tā,
ir apzinātība. Apzinātība. Nākošais solis ir pašizziņa. Pašizziņa. Mēs izprotam, kā tas darbojas visos līmeņos. Super interesanti. Pie pašizziņas nākošā, nākošā stadija ir pašizaugsme. Ja? Mēs spējam, mēs apzinām, un mums ir tādas tehnikas un prakses, kuras palīdz mums dziedināt sevi, atlaist to, kas nav vajadzīgs, attīstīt to, kur mēs jūtam. Ja? Dzīvē tas nozīmē to, ka mēs atbrīvojamies. Ja? Mēs neesam vairs upuri. Nevis mēs skrienam pakaļ naudai, bet nauda seko mums. Tas nozīmē, ka es daru to, ko es māku, kas man patīk, kur es attīstos. Un viss notiek. Ja? Tad mēs nestāvam uz vietas. Tad tā dinamika notiek. Tikmēr, kamēr es skraidīšu pakaļ naudai, es esmu upuris. Man ir jāizpilda tas, ko no manis prasa. Nevis tas, kur es attīstos, nevis tas, ar ko es dzīvoju, kas man iedvesmo un kas mani ceļ, ja? Apzina. Pēc pašizziņas notiek pašizaugsme. Ja? Tātad mēs apzinām tos instrumentus, un parasti mums dzīvē notiek tā. Mēs satiekamies ar kaut ko. Mums ir kaut kāds izaicinājums. Šis izaicinājums mūs tracina. Mēs nevaram saņemties, vai atkal viņš mūs spiež. Un tad notiek caur tādām sarežģītām, dziļām, kaut kādām sāpēm, ja? Caur kaut kādiem pārdzīvojumiem. Mums notiek tingš, mums kaut kas atliks, mums ir, wow, tas ir tā izrādās. Ja? Tā notiek dabiskā dzīvē. Ja mēs neapzināti, tad šī transformācija var notikt. Viņa var notikt no kaut kādiem ļoti dziļiem pārdzīvojumiem, bieži vien negatīviem, ja? Vai kaut kas iesper, ja? Zibens iesper mums, vai zirgs. Var gadīties, bet vai ir vērts to gaidīt? Jeb mēs varam pārņemt to un darīt paši šīs atklāsmes, ja? Un tam mums ir sava sistēma, mums ir savas metodes un mums ir savas tehnikas. Šīs tehnikas ir vērstas uz mūsu iekšējo pasauli. Tā ideja, ko es gribu jums nodot, ir tā, ka, ja mēs pieejam šim jautājumam holistiski, proti, 3 līmeņos - fiziskais, mentālais, garīgais. Šie līmeņi savā starpā ir savienoti, un viņi ietekmējas un ietekmē viens otru. Līdz ar to, ja mēs esam apzināti un mēs varam paņemt savu nolūku savās rokās, mēs varam caur vienu no šiem aspektiem dziedināt un transformēt pārējos. Ja? Caur savu garīgo izpratni mēs varam padarīt smalkāku un skaidrāku savu prātu un arī ķermeni. Caur ķermeni, ja, darot tieši kaut kādas ķermeniskas prakses, mēs varam atbrīvoties no emocionālām rētām, ja, kuras mūs iespaido, un līdz ar to arī no tām prāta programmām. Respektīvi, visi šie parametri, viņi ir savstarpēji savienoti, un ja mēs zinām, kā ar to rīkoties, tad mums nav jāgaida, ja, tās iekšējās sāpes un tos pārdzīvojumus ārējos, lai viņi notiek, un tikai tad mēs kļūsim gudrāki. Bet mēs varam pieslēgties savai iekšējai pasaulē un viņu sakārtot. Un to es jums arī novēlu izdarīt, tāpat kā to dara šobrīd apzināti cilvēki, apzināti vīrieši. Tā skaitā Latvijā un tā skaitā tie, ar kuriem man ir bijis gods, prieks un gandarījums kopā strādāt. Ne visi. Ja, dažreiz mums patīk iedomāties un sabarot savu prātu. Sarakstīju daudz, ko es tur tenīs lapiņā. Nu, tagad es zinu, viss kārtībā. Jā, un tad, kad tev kaut ko jūs to, jā, to es zinu, grāvi jau to teicu. Nu, jā, grāvi, un tur es izlasīju to tur, tu es izlasīju to tur. Draugi, izeja cauri tam, caur pieredzi, un tas ir vienīgais veids, un pēdējā instance, ja, nevis grāmatas, nevis tas, ko jūs dzirdat,
bet tas, ko jūs pieredzēsiet. Un tad, kad jūs to pieredzēsiet, tā skaidrība būs tāda, ka jā, neviena grāmata jums nepierādīs neko citu. Nākošā otrdienā, pulkstens pusstundu ātrāk sāksim, 6:30. Es jūs aicinu uz jau praktiskāku nodarbību. Jūs tagad noklausījāties, jums ir priekšstats par to, ja jums ir interese, un jūs sakat, jā, es gribu saprast, kas tās par praksēm, kā es varu savā dzīvē ieintegrēt šo te savu spēju, ja, savienoties, veidot, saprast, darīt, un līdz ar to mainīt savu šo dzīvi, padarīt viņu jēdzīgu, ja, veidot labklājību caur gandarījumu, ja, tad nāciet nākošo otrdienu. Ja gribat, es jums aizsūtīšu arī saiti. Visiem man ir jūsu maili. Es aizsūtīšu jums saitīt uz nākošo. Es viņu uztaisīju par nelielu naudiņu. 9 eiro. Jūs saprotat, tā nav peļņa. Tas ir jūsu, tāds iekšējs apliecinājums. Jā, es gribu uzzināt. Man tas ir vajadzīgs. Tas jūs disciplinēs nedaudz. Un es jūs gaidīšu. Un vēl es arī atklāšu vēl turpmāko soļu. Un tad mēs atrodamies. Tas viss, ko es jums saku, ne tikai priekš tam, lai jūs zinātu, ka tas tā ir. Jūs to varat apgūt un darīt paši. Un es esmu gatavs jums padalīties ar visiem tiem svarīgākiem un efektīvākiem instrumentiem, metodēm, tehnikām, praksēm. Dariet to, bet mēs varam to darīt kopā. Un šajā sakarā es uzsāku un aicinu jūs vienam procesam, ko mēs darām reiz gadā ar kaut kādu vīriešu grupu, nelielu grupu mums, tā, lai katram būtu uzmanība, tie varētu būt kaut kādi 10, 12 cilvēki apmēram. Tas ir tāds 3 mēnešu transformācijas quests. Quests labā ziņā, nevis tur kā spēle kaut kāda, bet iekšējs izaicinājums, ja, kur izmantojot šīs te metodas, es jūs pavadīšu tur, tā, lai jums nebūtu pa grūtu, tā, lai jūs izvēlētos visefektīvāko ceļu, gan kopējo, gan individuālo, jo tas process, ar ko es dalīšos un kā mēs to darām, viņš ir jau sev pārbaudījis un viņš ir tāds noslīpēts. Jā, mēs nedarām liekas kustības nekādas, bet ar tādiem visefektīvāko rezultātu sasniedzam ar pareizākām metodēm. Un to jūs arī varat atrast manā mājaslapā lovemystery.org. Es varu jums aizsūtīt. Nezinu, var nesteigties, mēs sākam viņu 4. februārī, bet tā kā vietas ir ierobežotas, es jums piedāvāju tie, kuri jau sajūt, ka jā, tas ir par mani. Jā, es gribu mainīties. Un ja jūs gribat 6. maijā atrasties kā pilnīgi citi cilvēki, jā, ar brīnišķīgām pārvērtībām, ne pērnie, tad padomājiet par to jau šobrīd. Bet tā pa lielam es pastāstīšu, kas un kā mēs to darīsim tieši mūsu šajā nākošajā nodarbībā. Paldies jums, draugi, par jūsu uzmanību, par jūsu klātbūtni. Draugi, paldies par jūsu uzmanību. Man bija ļoti patīkami. Jā, un ceru jūs redzēt nākošo otrdienu. Visu labu. Ar labu nakti.